Krāslavas novada vadība katru gadu vēlā rudenī vienkopis pulcē novada uzņēmējus, lai teiktu tiem pateicības vārdus, kā arī informētu par paveikto un iepazīstinātu iedzīvotājus ar nākotnes plāniem. Būtiska loma novada attīstībā un iedzīvotāju labklājības celšanā ir uzņēmēju maksātajiem nodokļiem. Tādēļ svinīgajā pasākumā Krāslavas novada uzņēmējs 2015 īpaši tika sumināti tie, kuri devuši lielu ieguldījumu šajā jomā. Šobrīd novadā aktīvi darbojas 732 uzņēmumi visās to tiesiskajās formās. Lielākoties tās ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību un zemnieku saimniecības. Kā lielākais Krāslavas novada nodokļu maksātājs pēc iedzīvotāju ienākumu nodokļu iemaksām 2014. gadā un 2015. gada 8 mēnešos tika godināts Sija Krāslavas nami. Ļoti nopietni ir pastrādājis šis uzņēmums, atjaunoti siltumtīkli praktiski visā pilsētā, un rezultāti ir labi. Apkures tarifi arī ir ne augstāki par vidēji valstī mūsu. Tagad arī plāno viņi pazemināt, ņemot vērā to, ka ir efekts no tā, ka viņi ir realizējuši to projektu par siltumtīklu nomaiņu. Kā lielākais Krāslavas novada nodokļu maksātājs pēc kopējo nodokļu iemaksām 2015. gada 8 mēnešos tika godināta akcijas sabiedrība Krāslavas piens. Nodarbojas pārsvarā ar sausā vājpiena pulvera ražošanu. Tāpat ražo sviestu Krāslavas, jebkurā, piemēram, mēs veikalā varam iet. Tur rakstīts, ka tas ir Krāslavas piena ražojums. Es personīgi lietoju tikai Krāslavas sviestu. Par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā, par drošas un mūsdienīgas darba vides izveidošanu pateicība tika izteikta kompānijai IV+. Pilnīgi jaunu ražošanas cehu ir uzcēlusi. Un arī viņai ir ap 50 strādājošiem, veiksmīgi strādā uzņēmums. Par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā, piedāvājot kvalitatīvus pakalpojumus turistiem un novada viesiem, par apkārtējās vides sakoptību tika izteikta pateicība kompānijai Dārzkalni Ž. Par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā, par degradēto teritoriju revitalizāciju pateicība tika izteikta kompānijai Tornis R. Mēs jau strādājam diezgan ilgi, 10 gadus, un visu laiku kaut ko būvējam, uzlabojam. Tā, lai būtu prieks gan sev, gan arī pircējiem. Mēģinām radoši pieiet visām lietām klāt. Mums ir ļoti laba komanda, kas spēj paveikt arī tādus estētiskus darbus. Mūsu pamatnodarbība ir ziedu tirdzniecība, ja? Bet mēs pašiem saviem spēkiem arī būvējam. Par aktīvu sadarbību ar Krāslavas novada pašvaldību tika izteikta pateicība akcijas sabiedrībai Krāslavas piens, Sija Rolls, Sija Nemo un Sija Krāslavas avots. Krāslavas avots, jā, ir tāds alus ražots Krāslavā, kad vēl iepriekšējā prezidenta vizītes laikā pat tika organizēts tā, ka pats prezidents apmeklē šo ražotni, bija ļoti patīkami pārsteigts, ka šeit it kā lielā attālumā no centra tāda ražotne eksistē. Plaši pārstāvēta šeit ir šūšanas nozare. Tā ir vēsturiski iegājies, ka savā laikā šeit lielas apvienības Latvija filiāle tika izveidota, vēl 1970. gadā uzcelta tika fabrika. Tā ir firma Nemo. Mūsu uzņēmumā pašlaik ir 230 darbinieki. Mēs esam lielākie Krāslavas novadā. Un vispār, ja mēs skatāmies par šūšanas fabrikām, tad mēs esam lielākā šūšanas fabrika Latvijā, kas šuj apģērbus sievietēm. Tā nav veļa, bet tās ir apģērbs kā biznesa kostīmi, mēteļi, kleitas, blūzes, klasiski apģērbi. Mēs 100% eksportējam uz Skandināviju. Krāslava ir viens no Latvijas novadiem un viens no aktīvākajiem novadiem Latgalē. Arī šeit ir uzņēmējdarbība, arī šeit dzīvo cilvēki, arī šeit ir daudz aktīvu uzņēmēju.
starp viņiem ir arī Tirdzniecības rūpniecības kameras biedri, kuri tad šodien tiekas pasākumā. Ļoti aktīvi darbību kamerā ir pozicionējuši tādi uzņēmumi kā Sijā Rolls, kā Sijā Māra, Sijā Nemo un vairāki citi. Galvenais, ar ko pašlaik nodarbojamies, ir sporta iekārtu ražošana. Mēs esam praktiski pirmie tādi Latvijā, kuri ražo konkrēti sporta sistēmas. Tas nevis kaut kādi tur trenažēri vai kaut kas līdzīgs. Tas ir vesels treniņu stācijas. Mēs atbalstām arī jaunatni. Mums arī novada domē ir tāda jauniešu biznesa veicināšanas programma. Katru gadu mēs sludinām biznesa projektus un piešķiram nelielus grantus no pašvaldības puses tieši uzņēmēju darbības uzsākšanai jauniešiem. Diezgan dažādas nozares ir kopumā, tomēr visvairāk ir ar kokapstrādi saistīts. Tas arī laikam logiski, jo mums šeit, kā saka, izejmateriālu pilnīgi pietiekoši. Ir arī piemēram, ar bērnu apģērbu izgatavošanu ļoti tādi dažādi virzieni un kopumā mēs uzskatām, ka interesanti un perspektīvi. Uzņēmēji tiek piesaistīti arī turisma attīstībai un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Te noteikti jāmin aktivitātes ap Krāslavas pili. Kulinārais mantojums, vesela programma, kur uzņēmēji tiek piesaistīti, kas nodarbojas tieši ar ēdināšanas biznesu. Turisma informācijas centrā ir izlikti pārdošana tie rokdarbi, ko ir saražojusi mūsu amatnieki, gan kas saistīts ar tekstīlijām, gan kas saistīts ar koku, kas saistīts ar māla podiem. Vienalga, jebkurā variantā ir jābūt tiešā sasaistē ar uzņēmējiem. Tad tas rezultāts vienmēr ir labāks. Liels paldies par sasniegto noteikti ir jāsaka Krāslavas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam. Bez viņa noteikti nekas šeit nebūtu bijis tādā līmenī. Kad viņš atnāca, teiksim, pie vadības, ja? Pilsēta pamazām katru gadu kaut ko dara iedzīvotāju labā, gan arī vizuālā tēla uzturēšanai. Ja? Es uzskatu, ka bez viņa te nebūtu tik skaisti. Un patīkami strādāt gan uzņēmējiem, gan arī dzīvot krāslaviešiem.